Labdien! Cienījamie skatītāji! Mani sauc Rudolfs un es vadīju 2015. gadā akadēmisko virzienu. Sveiki, es Jānis un vēl joprojām vadu Biznesa augstskolas turības studējošo pašpārvaldi. Iemesls, kāpēc kandidēt, kā vienam no Biznesa augstskolas turības studējošo pašpārvaldes valdes loceklim ir Tev pārbaudi, vai tu savus izvirzītos mērķus vari sasniegt. Māksla, uzņemties atbildību un no tām izrietošām kļūdām mācīties vēl jau vairāk sastrādāties. Es kandidēju, jo man patīk dot cilvēkiem iespējas, un es vēlējos šajā gadā mainīt daudzas lietas, kas bija iepriekšējā akadēmiskajā virzienā nelīdz galam īstenotas. Pārvalde ir tā vieta, kur apzināties savas stiprās, vājās puses. Tā ir vieta, kur iemācīties vadīt un organizēt dažādus projektus. Vide, kas palīdzēja atraisīties, ja vienā vārdā sakot, draugi. Reiz kāds cilvēks ir teicis, ka ja tu gribi mainīt kādu grupu, vadi to. Ja tu gribi vadīt valsti, vadi to. Tas ir tas prieks, kas ikdienā bieži vien neieejot studējošo pašpārvaldē kaut kur paslīd garām. Iemācīties komunicēt ar cilvēkiem un kas ir vissvarīgākais, saprast, kādi ir tavi nākamie soļi, ko tu gribi spērt. Es arī vispārējos studentus aicinu pieteikties vēlēšanām. Vēlēšanās jāpiedalās tāpēc, ka kaut kādā veidā tu vari sevi pierādīt. Īstenībā viens no galvenajiem iemesliem ir arī parādīt, ka tu vari kaut ko izdarīt labu augstskolai un mūsu augstskolas studentiem. Parādīt, ka tu esi spējīgs. Izdari savu gājienu! Jā!